Šī vakara tēma šoreiz ir tā Japāna. Savukārt Japāna man asociējās ar harmoniju. Un tā harmonija ir visai tāda savdabīga, jo šķiet, starp neiespējamām lietām atrast saskanību, jeb līdzsvaru, tas, lai mums katram veiksmīgi izdodās, un arī bridž ir tā spēle, kur šis saskanīgums un šis līdzsvars veiksmīgi ir jāatrod. Dāmas, kungi, man ir liels gods un prieks būt šovakar šeit ar jums, jo es sagaidu, ka tas būs ļoti jauks, aizraujošs piedzīvojums, neaizmirstams vakars. Es saprotu, ka tā ir tāda pasaule, kas spēja aizraut ļoti gudrus, inteliģentus, patīkamus cilvēkus, un ja tā, tad diez vai šī spēle man palaidīs vaļā. Par Japānu nedaudz, par Japānas bridžu. Man ir sajūta, ka tā ir iespaidu zeme. Tur ir viss. Tagad tur var atrast jebko, jebkur. Pavisam dīvainas kombinācijas ar lietām, kuras tur eksistē. Manuprāt, mums šeit tas ir tieši baigi jauki, ka mēs varam sanākt kopā, parunāties un ir forši. Daudz no jums ir jautājuši, ar ko es ikdienā spēlēju bridžu vienā bārī. Un tad man šodien ir gods jūs iepazīstināt ar Māju Romanovsku. Māja ir gan Eiropas bridža līgas, gan arī Pasaules bridža federācijas meistars. 3 bronzas Eiropā, 1 sudrabs, un pēc 2 mēnešiem cīnīsimies par jauniem panākumiem. Labvakar visiem, man sauc Girts, esmu apakaļ stiprāk kaut ko. Un šoreiz ar teņaku viskiju. Mēs šovakar jaucam kopā ar rožu limonādi. Teņaku ir tulkojumā nozīmē cīrulis, un Japāņiem cīrulis ir pavasara vēstnes. Tā kā cerēsim, varbūt tās ar šo vakaru dabūsim atkal pavasaru pie mums. Es aicinu ar aplausiem sagaidīt Masaki Nakagau, kas ir arī Latvijas runājošs Japāns. Labvakar visiem, mani sauc Masaki Nakagawa. Es esmu Japānis, kurš ir iemīlējis Latvijā. Es saku, Šī nav nekāda vienkāršā kastīte. Šī kastīte ir taisīta no riekstu koka tā sauktās eņģeļa pēdas, tātad tas ir tā sakne, kas iet dziļi zemē. Glāzes Riedels, tur arī ir kompānijas Silmešs logotips. Šeit ir uztaisīts īpašs korķa viļķis, tātad tas ir no vīna studijas Tinto uz magnētiņu. Sākuma cena 250 eiro. 500 eiro trešoreiz pārdod.